1991. gada janvāris Rīgā un visā Baltijā iezīmēja jaunu pavērsienu vēstures attīstībā. Tas ir laiks, kurā vārds barikādes nospēlēja būtisku lomu Latvijas valsts neatkarības atgūšanā. Baltijas valstis bija pasludinājušas neatkarību, taču Maskava to neatzina. Pēc asiņainajiem notikumiem Viļņā kļuva skaidrs, ka spēks varēja tikt pielietots arī Latvijā. Latvijas Tautas fronte uzrunāja tautu Latvijas rādio par notikušo Viļņā un aicināja pulcēties Doma laukumā. Pulkstens 6 no rīta Doma laukumā sāka ierasties cilvēki. Jau no agra rīta Rīgā ieradās arī smagā lauksaimniecības tehnika un sāka celt barikādes. Tika aicināts aizstāvēt strateģiski svarīgus objektus. Barikādes cēla pie augstākās padomes, Latvijas radio, televīzijas centra Zaķu salā, pie tiltiem. Tās nebija militārās būves, bet gan civiliedzīvotāju radītas aizsardzības līnijas. No 13. līdz 27. janvārim Latvijas iedzīvotāji apsargāja strateģiski svarīgus objektus, sēžot dienām un naktīm pie ugunskuriem. Pie sildošās liesmas stāvēja un sēdēja vīrieši un sievietes, jaunieši un pensionāri. Daudzi bija atbraukuši arī no laukiem, atstājot savas saimniecības. Šajās dienās spriedze bija ļoti augsta. Tajā pat laikā kino operatori strādāja nenogurdināmi. Viņi filmēja un dokumentēja, apzinoties, ka kamera varētu būt tās svarīgais liecinieks tā laika notikumiem. Filmu kadri tika uzņemti augstumā, steigā un bieži vien arī riskējot ar savu dzīvību. No 1991. gada 13. janvāra līdz 20. janvārim notika padomju varas uzbrukumi, izpaužoties kā automašīnu dedzināšanām, cilvēku piekaušanām un tam līdzīgiem notikumiem. Taču 20. janvārī pēc 9:00 vakarā notika OMON un neidentificētas kaujinieku grupas uzbrukums iekšlietu ministrijai. Šajā uzbrukumā neiztika arī bez upuriem. Viens no atpazīstamākajiem bija Gvido Zvaigzne. Viņa nāve un bēres, kas tika fiksētas fotogrāfijās, kļūst par vienu no barikāžu laika traģēdijām. Iemūžinātie notikumi, bojāgājušie un cietušie vienmēr paliks ne tikai šajās Latvijas fotogrāfijas muzeja kolekcijas fotogrāfijās, kā pierādījums brīvībai, cilvēku klātbūtnei, viņu gatavībai palikt līdz pašām beigām un cenai, kas dažiem bija jāsamaksā ar dzīvību, bet arī mūsu tautas kolektīvajā atmiņā kā piemiņa.